dzīvo laukos, par līzi viņu sauc, tā govis labi baro un daudz virs normas slauc. Kad svētdienās pie viņas ved mani autobus, mēs ejam abi staigāt, kur upes līcis klūs. Zem kuplas ievas sēžam, dar ausim odis mīt, un runājam par darbu, līdz atkal zisi rīts. Kad saku mīļā līzī, jau vienu buču sniedz, šī atbild ņem kaut divas, kas tev to pagāns liedz. Tāds dīvains ir mans līžus, kā viņš to nesaprot, kad drīkst no otra paņemt tik to, ko viņš tev dod. Mans priekšnieks vienmēr saka, to ješka vērā liels, pat naglu noliktavā, bez viņas neaiztiec. Debesīgi! Nu vēl padziediet kādu nav spēka vairs, mamucīt. Valsts jātaupa. Sirds uztaisīšanai, lūdzu. Nu, ka tā lūdzu, ko, uz klausītāju vēlēšanos, tā sakot. Nu, ko tad? Aha. Sirds. Pie tevis, vien tik pie tevis, manas domas lido mans draugs. Tik pie tevis, vien tik pie tevis, zaļos laukos tas priecīgi brjām. Un mēs malā mani gaidot, sātas puķītes vainagā piln. Būšu drīz gaidi draugs, es jau steidzos, sirds tik tevi vien mīlē un zin. Būšu drīz gaidi draugs, es jau steidzos, sirds tik tevi vien mīlē un zin. Es jau steidzos, gaidi mani draugs. Es jau steidzos, gaidi mani draugs. Bum, 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 bum. Sirds ir pilna mīra, ciema zeltenī. Acis tev tik zilas, vaidziņš rožu sārts. Sirds ir pilna mīlas, neklausa vairs prāts. Cik zilas acis tev, cik vaidziņš sārts ir tev. Sirds ir pilna mīlas, ciema zeltenī. Nu, tas tik bija kā baliņš bez kauliem, jā. Ak, jā. Nu, paklau, tā jau laikam, kā redzu, laikam jau draugs iet dot
koncertus, ja? Braucam gan, jā. Piestiprinās mūs pie kultūras nama un tad iesvaļā, kā saka, jā. Es skan viss pagasts. Varbūt ar uz mantiņiem aizbrauksim, jā. Es tur vēl kādas dieniņas padzīvošu, jā. Ko? Tikai uz bambaļiem, mamučīt, tikai Bambaļiem, uz bambaļiem, uz viesu koncertiem. Nu, žēl. Tur kultūras dzīve, tā sakot, mazliet ir apsūkusi. Žēl. Redz, es būtu izandelējusi savu preci. Es tā kā aizietu paklausīties, jā. Ko tad jūs tur tādu andelēsi? Oliņas, sviestiņi, krējumi, kas saka, lauku rup, maiz ar zapti. Nē, Jānis kungs, Nu tad es... nē, mantiņu tirgu andelē, daudz smalkākas mantas. Spicītes, odatiņas. Tur nesmējoties. Tur visādas elegantas senlietas var pārdot. Jo! Vecās mātes lindrakus, vecā tēva getras kālašas, jaunības dienu balles kleitas, izirušas picītes, sairušas kombinē, cilvēku kā jūra. Nu sabrauc no malu malām ar mašīnām, ar rokenrolleriem, jā, pērk un pārdot. Es saku, zelta vieta, goda vārds. Lielu naudu jau laikam tur nopelnīt nevar. Skaidra bilde. Nē, palūkojieties tikai bēniņos. Ko visu tu nevar sameklēt. Un jo vairāk mantu, jo vairāk salasās. Nu, tā Kas šī dabas stacija? Rublīts pie rublīša, jā. Hamba! Bambaļi! Pēc cēģelējam! Vai. Nu, tā kā es man gribēju. Mīļais, nu tā kā bija. Ak, tu žēl, ak, tu žēl. Visiem likumiem tā pāriem, un mani savai riezam vērtēs un
Ja es mīlu piesāju. Lūdzu. Labdien, labdien! Vai mēs varam satikt direktoru? Direktoru! Lūdzu, es pats. Paklausieties, kas tā par sagaidīšanu? Mēs izsūtījām telegrammu, zinu, bet tā kā? Jā, salām, pārsalām, kamēr uz šeien atkūlāmies. Cim. Visu rudeni mēs muzikantus gaidījām. Būtu limuzīnu aizsūtījuši pretī, bet Limuzīnu. telegrammu mēs nesaņēmām. Kā? Mēs taču izsūtījām. 11. februārī orķestris aizbrauc uz Bambāļiem. Pirms 3 dienām izsūtījām. Nu, un apakšā parakstījāmies. Rīgas muzikanti. Draugi, lūdzu, novietojieties. Paga. Vienu momentu. Tas ir. Lūdzu. Atļaujiet. Jā. Uzmanīgi. Prātīgi instrumenti, jā. Tas ir vienīgais, ko mēs pēdējā laikā esam saņēmuši. 11 F brali ar kesteris izkauks uz balli. Baidiet pigas mizu kant. Elles ķīselis. Kas? Pagaidiet. Acu mirkli. 11. februāris, pareizi. Tā ir mūsēja taču. 11. orķestris, pareizi, orķestris. Nu, viss kā nākas. Nu, tikai šausmīgi saputrojuši. Tas ir šederus, kolos. Kā saka, taču pat domādams neizdomājam. Mūsēja. Ak, tu manu balto surīku, nu neizdomājam mēs ar Jukumu gandrīz galvas izmižījām. Kas tas var? 11 F brāli ar kaucošu kesteri jābaida un kas tā par pigas mizu balli. Var pasmieties, zināt. Jukums, ziniet, gandrīz vai autobusu nokavēja droši vien no sievas brāzienu dabu. Droši vien. Atļaujiet. Lūdzu, draugi. Mēs droši ar maestro tagad dabūsim kārtīgu angļu gripu. Jā, bet varbūt labākā gadījumā, kad ierins šņup. Bet jums ir ļoti karsts. Jā, redziet, cik nelāgi iznāc. Lūdzu, atvelcieties. Jā. Pakarieties šeit. Atļausiet mazliet sakārtot. Lūdzu, piemetieties. Žani, lūdzu, esiet izlēmts. Žani, lūdzu. Šeit. Jā, lūdzu, kā mājās šeit ir smaržas viss. Paldies. Lūdzu, mēs mēģināsim labot, kas vēl ir labojams. Katrā ziņā labojams, katrā ziņā. Tā. Ir viņiem gan sakurināts, to teikšu. Kā pirtī, pareizi. Laukos, krāsas, sildi. Lūdzu, draugi. Jā, lūdzu, acu mirklīti. Acu mirklīti. Paldies. Šeit, jā. Varbūt uz mīkstajām mēbelēm piemetīsieties. Jā, lūdzu. Būsim varbūt pazīstami. Mans vārds Ciltvairis Čibiņš. Piedodiet, Čibiņš? Nē, piedodiet, Čibiņš ar īso I. Kultūras nama direktors. Ļoti priecājos. Hugo de Diego. Ansambļa vadītājs, galvenais solists, varoņtenors. Ļoti jauki. Žanis Viepulis, impresārio, bungu virtuozaurs, altabass. Ļoti jauki, draugi. Mans labākais draugs. Priecājos. Lūdzu, draugi. Paldies. Īstā laikā esat atbraukuši. Mēs šodien izvadām pensijā mūsu kultūras nama vecākā grāmatveža palīgu un bērnu dārza virtuves darbinieci. Viss ir nokārtots, tikai, kā saka, trūkst mākslinieciskās daļas. Saprotu. Un tāds sarīkojums bez mūzikas un mākslinieciskās
tās daļas, tas ir tikpat kā putra bez sāls. Bez šaubām, lūdzu, draugi, lūdzu. Paldies, pašu roku gatavojums. Ziniet, mums pie kultūras nama ir kulinārijas pulciņš. Veikļa pirksti. Jā, tad teikt, čaklās rokas. Paldies. Ai, mīļie draugi, jūs cienājieties, bet es skriešu zālē. Tur pašlaik galvenais grāmatvedis lasa runu, tad būs vēl dažas runas, un tad es pasniegšu pārsteigumu balvas mūsu dārgajiem aizgājējiem. Saprotam. Jūs uzkavējieties šeit, Un pēc tam, es jūs pasaukšu. Un pēc tam mēs dosim savu programmu attiecīgi šim svinīgam notikumam par godu. Bez šaubām. Es skrienu, draugi, es skrienu. Jā, piedodiet, to līgumiņu, to mēs noformēsim pēc tam. Vai ne? Jā. Es atvainoju, kaut ko tādu sevišķu izkombinēsim. Jā, labi. Ko? Šis jau arī tāds kombinētais izskatās, zini? Skaidra bilde. Jā. Bet vai mums nav viena alga? Ja pēc līguma uz papīra jāzaģē malka vai jāmorē krāsas, taču vai nav viena alga? Taču tikai labi maksā. Taču dabiski, Žani, dabiski. Bet bagāti šie te dzīvo, jā. Nenoliedzami, jā. Svaigs remontiņš. Augstie griezti. Jā. Žani, paskaties. Valmieras stikla šķiedra, jā, gardīnas, ko. Un skaties kādās pastelīgās nokrāsās, ko. Jā. Smalki. Žani, paskaties. Oho. Ko? Skulpturatora darbiņi, ko. Un bildes, ai, cik daudz bilžu, ko. Nu, gluži kā ermitražā, ko, jā. Un kāds lakojums, ko. Tikai uz finiera. Jā, nekas, nav. Bagātīgi dzīvo, nenoliedzami. Jā, tas, vecīt, viss no gaisa nekrīt. Te ir nepieciešami ārkārtīgi bagāti līdzekļi, vecīt. Tas viss, tā sakot, Labdien, Rīgas mākslinieki! Iepazīsimies. Mākslinieckā vadītāja Vēsma. ļoti priecājos. Patiešām no visas sirds priecājos. Mans vārds ir Hugo de Diego, ansambļa vadītājs, varoņtenors, galvenais solists, komponists. Ļoti patīkami. Kompresārio Bungalo virtuozaurs dziesmu līdzautors, līdziedātājs un līdzbraucējs. Ļoti patīkami. Jā. Lūdzu, piesēdiet, esiet tik laipni, lūdzu. Jā. Pie jums te viss ir mājīgi un tā eleganti. Jā. Dabiski, jā. Un es jūs ar tik lielu nepacietību un tik ilgi gaidīju. Kāds neviltots prieks. Nu, ziniet,
Kas gan ir pašdarbība salīdzinot ar īsti augstu profesionālu mākslu? Jā, dabiski, Vēsma, pareizi. Jā, jums pilnīgi taisnība, tas ir pavisam cits prospekts. Jā. Citi apgriezieni, cita konstrukcija, kvalitāte. Jā, ziniet, pie mums kādu laiku darbojās Slaucēju dubultkvartets. Es, protams, strādāju par vadītāju. Dabiski, jā, un vadītājs darbs ir ļoti atbildīgs darbs, jā, to es pats esmu, tā sakot, izjutis uz savas ādas, jā, pēc savas pieredzes tā saku. Jā, bet, ziniet, rudenī sakarā ar izmirkušajiem ceļiem dziedātājs saka noraud mēģinājums, tas ir pareizāk sakot, nenāca nemaz vairs. Jā, tas vadītājas darbu var sarūktināt dabiski. Un, ziniet, rudens laiks vispār paralizē kultūras darbu. Fakts. Un es biju spiest aiziet strādāt uz centra veikalu par kasieri uz puslodzi. Interesanti. Neskumstiet. Vēsmiņa, atļaujiet jūs tā saukt. Līdz ar mūsu ierašanos te viss kļūst pavisam citāds. Kultūras nams atplauks, ziedēs. Jā, skanēs un dziedās. Brīnišķīgi. Jā, mūsu jaunie instrumenti. Lūk, fuksafons. Brīnišķīgi. Lūk, Pantāra Hugo de Diego. Un lūk, Saksis Arfinellis. Nu, ziniet, vienreizēji. Ģenialistisks instruments, zināt. Mana instrukcija, skārdnieka apdarinājums un žaņa pulierējums. Un stīgas arī ir manas no vecas cītaras. Nu, ziniet, brīnišķīgi. Draugi, Jā. vēl tikai 10 minūtes, Labi, minūtes. direktor. Publikā jau ir pateikts par jūsu ierašanos. Deg nepacietībā jūs dzirdēt. Pat es jūtu, ka referātu vairs neklausās ar tādu uzmanību. Jūs pošaties. Beidzot, es jūs dzirdēšu. Atļaujiet vienu momentiņu, lūdzu. Sakiet, vai tur uz skatuves jums ir štepselis? Kontakts? Jā, kur varētu iekontaktēt atskaņotāju. Pastiprināt. Jā, šoreiz Jā, pastiprināt. jā, zināt. Redziet, mēs modernajai tehnikai neatpaliek. Jā. Jā, protams, ir skatuves kreisajā pusē. Tur stāv atskaņotājs iekontaktēts. Izņemiet to ārā un lietojiet savām tehniskām vajadzībām. Pateicamies. Es teicu zālē sagaidīt mākslinieku. Lūdzu. Eņģeļveidīga būtne. Tu zini, sirds sāk buksēt. Hip, kamēr sakas kaklā un pie veļas baļas klāt. Kā teica man viens pazīstams mākslinieks. Labi, beidz murkšķēt. Pēc 5 minūtēm būs klāt direktors. Sirds kā gultas valns, visu līngi. Iesals būs. Vai, iesals domā? Pagaid. Nu, šķiet, ka atlic. Vaļā. Kādas karpalas tu esi salicis uz mūsu koncertu klozītē? Ārprāts! Taču nav ne māģa, ne lentu, ne jauno uzvalku, ne kurbju! Šausmas! Ārprāts! Ko mēs tagad iesāksim? Šausmīgi! Ko?
Paskatī, paklausies to te. Paklausies to. No ladata ragana, tas spekulanti, saproti? Mēs steigā esam paķēruši viņas koferi. Paklausies to grūt, projām kaut kur. Pagaidi. Grūta pārpalzem divi. Pagaidi. Stop, projām, nu kaut kur liks viņu. Держали ту соус! Что тут дарить? Этот ранец. Jāpadomā. Tūlīt būs klāt direktors. Pagaidi. Koncerts. 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 Opera. Opera. Paklausies. Nu ko? Ko? Tas taču ir pazīstami gabali. Ļoti pazīstami gabali. Lūk, to Tomijs Džonijs. Lūk tā, uz skatuves ir atskaņotājs. Saprati? Draugi, steidzamies, lidojam, zāle gaida. Jūs ģērbieties ātri, es pa to laiku jūs pieteikšu. Ģērbieties ātri. Dārgie draugi, šodien jūs dzirdēsiet tādu mūziku, kādu mūsu jaukajā kultūras namā nebūsiet dzirdējuši. Uzstājas slavenais estrādes ansamblis no Rīgas Diego Viepļi.